Nu, ko tā? Labs rīts. Pirkas salā. Jā, pulkstens ir 8, man liekas, no rīta bišķiņ vairāk. Pus 9 jau ir, jā. Mēs esam pamodušies. Ārā jau silda saulīte. Jā, un mēs esam izgājuši terasē no rīta un ēdīsim brokastis. Lūk, ar šādu skatu uz jūru. Jā, esot numuriņā iekšā, skatoties ārā uz to visu, liekas, baigais augstums ir 8:30 no rīta, liekas tāds dzestars. Bet no rīta arī bija dzestars, bija jāslēdz iekšā sildītāji, pa nakti bija atdzisis. Bet izejot ārā ir riktīgi silti, forši. Jā, saulīt riktīgi silda. Labs, tāda diena arī būs silta, un šodien, ko mēs darīsim? Šodien mēs dosimies, pabraukāsim pa Kirkas salu, apskatīsimies mazās pilsētiņas. Šodienai tāda konkrēta plāna mums nav. Viss būs pēc situācijas. Tā parādīšu kempinga teritorijas plānojumu. Lūk šeit, jā, teiksim tā, ļoti liels kempings. Ļoti liels. Kā redzam, te pat suņiem sava pludmalē ir. Principā te ir viss iespējamais, ko var iedomāties. Restorāni, vai sporta parks, tenisa korti, volejbola laukums, veikali, baseins, apsildāmais baseins, ko mēs noteikti izmantosim. Wi-Fi jābūt. Wi-Fi jābūt, vēl līdz tam neesam tikuši. Sieva iegāja tieši par šo uzzināt. Lūk, šāda smuka pludmale, visa kempinga teritorijā, tā teiksim, pat naudas maiņa te ir. Šeit pat uz vietas var kemperi nomazgāt, kas ir arī ļoti interesanti. Bērniem izklaides, to mēs jau vakar redzējām. Šorīt mēs braucam uz pilsētiņu Baška. Esam visu, ko vajag līdzi paņēmuši un braucam skatīt to pilsētiņu Baškā. Ideāls nosaukums. Tā, ko tad esam pilsētiņā Baška. Atbraucām reāli pusstunda. Līdz šeit atbrauktu un tagad jātiek parkingu galā. Tur tāda pati maksa, jā, un tur es redzu autostāvvietas ir, un šeit ir automati. Tur droši vien tas pats maksā. Bet tur, man liekas, ērtāk būtu, ne? Jā. Cik maksā tur stāvvieta? 5 eiro 2,5 stundas maksā. Vai arī 20 eiro dienā. Nē, palielam 2 stundas, te, es domāju, pilnīgi pietiks, ko mums pastaigāties, apskatīt. Bet var norēķināties tikai skaidrā naudā. Ar karti šitanī aparātā nevar norēķināties. Tur augstāk ir stunda 2 eiro. Varbūt jābrauc tur? 2 stundas maksimums. Jā, bet vai tu vari piečuku ielikt? Jā, neko varu. Jā, var, jā. Papīra naudu arī var ielikt. Varam, kur ir rakstīts, ka lieciet tikai tik daudz naudas, cik jūs stāvēsiet. Tas daču neviens nedod. Atlikumā atvainojos, neviens atlikumu neviens nedod. Viss ir samaksāts stāvvieču. Pa Baška var šļūkt. Pa Baška var šļūkt tagad. Šļūkt un šļūkt. Jūra, kalni. Jūra, 16 grādi. 16 grādi, jā. Varbūt izskatās silts. Nē, ir silts. Nē, saulē ļoti labi, kad nepūš vējš, ir aizvējš. Ir ļoti okei. Jā, tiklīdz ir ēna un uzpūš vējš, uzreiz jūtās, ka ir 16 grādi. Jā. Tā kaut kā. Paskatīsimies, kā pie jūras būs. Pie jūras vispār būs silti. Ļoti. Jā. Šortus vilksim. Šortus. Īsbikses. Īsbikses un pašvakariņas. Vīģes? Bet vēl jau nav gatavas viņa. Zaļas, protams. Kas tur ir? Tā pludmale, ko tu gribēji, ja?
Nē, apstīsimies, kas te lejā. Tā promenāda tāda mini. O! Jā, bet vai pa visu piekrasti diez? Nu, nē, bet izstās ļoti smuki. Vai ne? Jā, ar tiem soliņiem tā smuki tie zaļumi visi. Jā, bet viņa nav gara, lūk, arī tepat arī beidzas. Un tad sāks promenāda lejā. Līdz noiešu apstīšos, kas lejā darās. Noiesim, paskatīsimies, kā promenāda izstās bišķi zemāk. Tu principā viss gar visu jūru var iet. Vismaz tā izskatās šobrīd. Un tur vārājas līku, mēs neredzu, kas tur ir. Pa leju rekoru. Te principā tāda braucama daļa gandrīz. Putniņiem? Zvirbuļiem. Aha, zvirbuļi tur tusējās, jā. Zvirbuļiem nolikta barībā un viņi tur rekur. Un visi ir aizlidojuši, jā. Pa lielam visas būdiņas ir ciet. Šobrīd tāds kluss viss ir. Labi, tad arī 12 dienā, pusviens tikai. Varbūt viņiem kā itāļiem sievstalīgi. Vai nē? Jā, es nezinu. Es nezinu, varbūt, ka nav. Rītīgi Itālija atgādina šitās ēkas. Vasarā noteikti vispār ideāli, tad, kad karsts ir. Izstās arī, ka vesākā laikā, piemēram, kabīnes ir un malka. Jā, arī vesākā laikā var. Bet vasarā vispār superīgi būtu, nē. Nu jā, šeit arī viss aizvarās ciet, rekur, stikla durvis. Bet tāds netipisks klusums. Riktīgi, nu tā kā tāds miers, jā, tā kā es nezinu, pamesta pilsētu būtu atbraucis kādu. Nu, ik pa kādam, tikai cilvēkam te ir. Jā, bērns saka no skolas iet. Ārprāts. Es domāju, ko tā vietējā sieviete tur par kanalizāciju kaut ko mums stāstīja. Bet izstāst, ka šeit ir pārrauta kanalizācija vai kaut kas tāds, vai remontdarbi kaut kādi notiek. Nu ko tad arī baška no putna lidojuma.
baigā bitīte. Lūk, arī ciema nosaukums. Tā nav pilsēta. Tas ir ciems, tā nav pilsēta, jā. Bet izstāsta smuk, tā kā Itālijā tāds. Zemūdeni, kā redzēt, ir katru dienu 15 eiro, katru stundu 15 eiro no cilvēka, no pieaugušā. Izskatās pēc vīnogu. Jā, jau vīnors spiest ārā. Nē, vīnu nevar rozīnīts jau ir. Jā, rozīnīts ir. Baigi aizaudzis tas vīnogulājs tur, uz kuru stāvu. Jā. Pasties kaut kādu otro. Vēl viens šitas, kas no karuseļa izkrits. Kāda vīnodziņa. Pēc ēdienas maržo. Ēdīsim mēs nākamajā pilsētiņā. Šajā nē. Bet smaržo labi. Galvenais, lai viņam bremzes strādā. Nu labi, okei. Labi. Jā, ko saimniece stāv, žurkas atbaida. Nu, peles vai žurkas Jā, jo no tur tā kanalizācija ir saplīsusi, viņai nāk iekšā. Te viņa ar to birsti, tad viņa... Jo neseboji. Un kaķis arī nestrādā, baigais. Kaķis nestrādā. Kaķis tik ēd pārtiku, bet nestrādā. Tātad apstājāmies vienā lokācijā, fotolokācijā. Šeit parasti tā izskatās, ka apstājās lielie turistu autobusi un atvelk elpu un arī ievērtē šo skatu vietu, to, ko es tūlīt parādīšu. Jā, es jau iepriekš braucot lejā gribēju šo skatu vietu nobildēt, bet īsti nevarēju saprast, kur apstāties. Tagad atpakaļ braucot, es ieraudzīju smuka tāda iela starp divām kalnu grādām. Ar kameru baigi nevar redzēt. Nu tā, pietuvinot ar fotoaparātu, gan pietuvinot uzreiz ļoti labi var redzēt, kas tur tālumā ir. Tāpēc lūk, pāris kadriņi. Paškas iela ir apskatīta un es domāju, varam doties tālāk. Kāpjam autobusā, paņemam lūk kādu dzērienu, kāpjam autobusā un dodamies tālāk. Esam atbraukuši no pilsētiņas Baška līdz pilsētiņai Vrbnik, 15 minūšu attālumā. Un šobrīd maksājam stāvvietu, tāpat kā tā mirklīti. Maksājam stāvvietu, tāpat kā Baška pilsētiņā. Te vienīgais ir tas, ka var norēķināties ar karti. Bet arī skaidrā arī var norēķināties. Un principā autostāvvietu izcenojums ir tieši tāds pats kā Baškā. Oliveļa. Nebūs lēti. Orančello. Iegājām iekšā un sieva jau garšo. Aiziet, jā?
Nevis limoncello, kā ir Itālijā, bet orancello. This is a red wine liqueur. Salds. Cik viņam ir grādu? Un kur ir sarkanvīna liķieris. Cik viņam grādu? This is 30 degrees, 30, yeah. This is 30 grādu šitam ir. Un principā te arī paliekam. Vienīgais sēdēt nav kur, bet... Husband is saying that we are staying here. Pagašu pasmažo. Ok, sarkanvīna liķieri testējam. Un bišķi kā liķieris, jā, un baigi vīns jūtās. Started everything with this one. Ah. This is our most favorite. Okay. Tu visu izdzēri? Taču nopērc to pudelīti un visu vienu. Tātad redzam, jā, cik šeit šādu liķierīšu te ir. Baigi jāskatās, lai ar somu kaut ko te neaizķerta. Nelien baigi iekšā. Baigi Jā. skaties ar roku, lai kaut ko. Jā. Mazo. Vai lielu? Nē, ņemam mazo. Mēs neesam nekad... Galvenais, ka viņiem nav atšķirība, bet 26 ir 07. Kas liķierus es sadzēries kašītī, neču bučoties Viņš kašītī. aizgriezies no tevis, viņš saka, tu esi sadzēries liķierei projām. Uzreiz Viņš iedodu. negrib ar tevi bučoties, tu esi sadzēries. Kašītī. Kašītī. Trepas uz augšu pēkšņi no ieliņas ir. Izējām caur šitādu tunelīti. Un mēs esam. Tā, uz to pusi mēs nevaram aiziet. Mēs varam aiziet uz šo pusi. Ok, es sapratu. Nu, priekš ratiem ceļš šeit nav tas labākais. Tiešām nav labākais. Un vēl pie tam bērns guļ. Kā ir? Ir labi. Vai ne? Ir jautri. Ir ļoti labi. Pāris Neviena glāzītes. cilvēka un tā. Neviena cilvēka vecpilsētā. Ļoti labi. Ļoti labi, jā. Visa pilsēta mums. Nu, jā. Vienīgais rati pa brītiņam jānes. Panesīsim. Nesam. Nu kā jums? Vai nav fantastiska lokācija priekš kafijas vai vīna glāzes? Vai arī vēl ideālāk vakariņām? Man patīk. Tas bruģis vienīgais man tā priekš ratiem nav baigi forši.
Tā nu ko, kadri ar dronu ir uztaisīti, un tagad mēs meklējam šaurāko ielu šī pilsētiņā. Klančič saucās. Kur redzam kārtējā šaurākā iela pasaulē. Tātad šaurākā vieta ir 40 cm šai ielai. Nu tad dodamies meklēt. Pagaidām vēl nezinām, kur viņa ir. Tikai norāda šobrīd. O jā, jāslēdz sārā, mums ir jānes rati. Nu, pagaidi, es lēnām braucu. Lēnām brauc, jā, mums bērns guļ. Tā, šitam nevar būt kaut ko. Nezinu. Turpinām, ir vēl viena lūk norāde. Jā, šeit arī būs. Tā, nu ko ejam, ja? Šaurākā iela. Nu jā, ar ratiem te mēs cauri netiksim. Es pat ar saviem pleciem te cauri netieku. Kā jums, jā? Nu, knapi. Knapi pleci iet cauri. Nu tā, ka... Es izgāju, ideāli. Tā burtiski 5 metri. Šeit arī ir informācija par šo ielu. Kur rakstīts 43 cm šaurākā vieta šai ielai. Nu, tad ejam cauri vēlreiz, jo mums tur ir rati. Bet ar ratiem mēs šeit cauri iziet nevaram. Mums vajadzēs iet pa citu kaut kādu ielu. Ārprāts, pleci ķerās. Nu, sieva bez problēmām iziet cauri. Gabulīti. Jā, es eju pieskatīt, sieva dodās pastaigāties. Mīļie mūsu sekotāji, gan YouTube, gan Facebookā, Instagramā, TikTokā, paldies, ka jūs mums esat. Mēs tiešām novērtējam katru no jums, un ir ļoti patīkami, kad jūs kādreiz nākat klāt uz ielas veikalā un pat ārzemēs apsveicinaties un sakat, ka jūs mums skatāties, ir tik motivējoši turpināt filmēt, veidot šos video un censties. Un tad mēs saprotam vienkārši to, ka kādam tas tiešām interesē, kādam tā informācija ir noderīga un kāds to skatās. Un kad tie nav tikai cipariņi vienkārši YouTube, piemēram, bet ka tie ir reāli cilvēki, kas mūs skatās. Un tas tiešām ir ļoti patīkami un paldies katram no jums. Un, ja tu skaties, bet vēl neesi nospiedis abonēt mūsu kanālu, tad ir īstais laiks. Jo, nu, mēs cenšamies un droši vien arī centīsimies veidot un interesantu saturu un ceļot un rādīt arī jums. Un, protams, laiks jāieliek. Un jāieliek laiks. Ja grib, var kaut ko nokomentēt, var kaut ko ieteikt. Tā kā, jā, paldies katram no jums. Paldies! Jā, jūs esat tie, kas ir, teiksim, mūsu savu veidu dzinējspēks. Nu, labi, ceļošana pati pa sevi mums ir dzinējs, jo tā ir, kā es teikusi, mūsu tāda mīlestība, viena no, jā, mēs to noteikti mīlam darīt, bet mums ir patīkami arī dalīties ar jums un patīkami, kad jums tas patīk. Tagad mums jāteik no šīs pilsētiņas ārā, jo Pūkainītis. Mēs esam bišķiņi apmaldījušies, un te ceļš nav ideāls, bērns guļ. Vai tad mēs esam apmaldījušies? Skaista ieliņa. Bērns guļ, un vietām tie rati ir jānes, un pagaidām mēs netiekam no šejienes ārā. Nu, maziņš labirintīši, nu nekas. Un es dzirdu atkal mazos skolēnus, futbolistus, vai kas tur atkal kaut kur aiz stūra ir. Tā kā mēs visi kārtībā ejam. Tātad vecpilsēta ir izsteigāta. Bebis mums joprojām guļ pa tiem visiem pampakiem, pa visiem nelīdzenumiem, visu vecpilsētu. Viņš vienkārši guļ. Tāpēc mēs piesēdām padzert kafiju, izmantot kafejnīcas stoli, sagaidīsim, kad bērns pamostās un brauksim uz veikalu. Uz veikalu nopirksim vakariņas, ko pagatavot vakarā, un kempingā ēdīsim pašgatavotas vakariņas. Es gribēju iet iekšā sēdēt, bet iekšā ir nereāli. Viņi visi iekšā pīpē. Viņi arī ārā visi pīpē. Viņi visur pīpē. Bija variants iekšā, bet nē, tur viss sapīpēts konkrēti. Ciest nevaru šito. Un mazie bļāvēji vispār. Viņi visi vecpilsētu ir piebļāvuši jau.
Tā mums top vakariņas. Jā, Dikti noilgojusies pēc gatavošanas esmu. vai ne? Jā. Kas mums būs šodien vakariņās? Tā pasta ar sēnītēm un, sīpoliņu, tur tā viss kaut kāds dārziņš klāt. Baltikovo makaroni mums būs. Mūsu iecienītākie. Nu, ko tad mums vakariņās ir, lūk, makaroni ar gaļiņu un dārzeņiem. Lūk, šitāds gardamiņš sieva ir pagatavojusi. Kā sieva saka, labāk nekā restorānā. Noteikti mājās gatavots ēdiens vienmēr ir labāks nekā restorānā. Ne? Vai ne? Nu, un mēs ēdam vakariņas. Visiem labu apetīti! Desertā mums šodien būs marlēnkas medus gardumiņi. Šie saldumi tiek ražoti Čehijā pēc ārmēņu ģimenes receptes. Standartā viņiem pamatprodukts ir medus kūkas, ļoti gardas. Dažus gadus atpakaļ kolēģi man bija iedevuši nodegustēt. Es neatceros gan kuru no marlēnkas gardumiem, bet tik gardi man viņi palikuši atmiņā. Un tagad, kad mēs kādreiz redzam viņus, šoreiz bija arī akcija, jo vispār viņi nav lēti. Un, starp citu, pie viņiem Čehijā var aizdoties arī uz ražotni uz ekskursijā, bet tā mums nav sanācis, bet beidzot mēs viņus nopirkām, tagad mēdīsim uz desertiņš. Tāds te mums gārdumiņš. Ai. Tūlīt es jau, kamēr vīrs neredz, nogaršošu. Es neredzu. Kāpēc viņš neredz? Un viņš garšo tiešām kā medus kūka, vienkārši apaļā formā. Baigi labs. Tu jau negribi, vai ne? Tātad šeit kempingā ir arī veikali. Un viens no veikaliem ir vēl Fresko Market. Man liekas, ka šeit viņi ir vairāki, bet rītā paskatīsimies. Tātad vēl Fresko Markets atrodas kempinga teritorijā. Un viņiem ir pieejama bezmaksas piegāde 30 minūšu laikā. Online iepērkās un tātad var saņemt preci pat neejot uz veikalu. Noskanējam kurkodu. Un iepērkamies un gaidam precīti. Es teikšu tā, ka cenas nemaz nav tik drastiskas. Tātad auzu pārslas 500 grami, €45. Ir arī dažādi gatavie ēdieni, jau, ko var pasūtīt no šī marketa, un kas ir tikai jāuzsilda, piemēram, mājas tātad siera kūka kilograms 14,10 €. Nu, nav traki. Koliņa, kola 2 litri, 2,30 €. Ūdens, €1,5 litri. Preces, kas ir nepieciešamas higiēnai, toaletes papīrs, tur trauku mazgājumās tabletes, zobu birste un tā tālāk. Šo iespējams no restorāniem tātad piegādā, jā. Tad ir picas dažādas un, jā, picas varbūt no tā olīva restorāna varētu būt, ka kaut ko piegādā. Tā līmeņos uztaisītas, lai katrs mājas iedzīvotājs varētu jūru redzēt. Netraucē viens otram, jā. Nu, bišķiņ jumtus, protams, var redzēt, bet, Tādu pie pašas jūras piebraukt. Šī tāds maziņš balts apsargs. Kā redzam, ir speciāla vieta arī, kur nomazgāt suņus. Ja bučini jau kādu. Limons. Izskatās, ka šai statujai grib pieskārties tikai pie vienas vietas. Dobro došli un viss tas saucās.
baseina virzienā mēs noteikti ejam. Jā. Mēs ejam jakā. 26 grādi, teica. Nav 26? Es tur uzturējos burtiski 30 sekundes vispār.